Parasti, kad dzirdam vārdu zivis un domājam par pārtikas produktiem, iedomājamies uzreiz jūras braucējus, zvejniekus, iespējams dīķus vai upes. Bet zivis ir iespējams audzēt arī gluži kā dārzeņus dobē. Un tieši par šādu audzēšanas veidu šodien arī parunāsim. Tātad par akvakultūru. Nu, sveiki! Sveiks! Ar ko nodarbojas jūsu saimniecība? Es esmu zivkopis. Es audzēju arktiskās pālijas. Arktiskās pālijas. Kas tas vispār? Kas tas ir? Briesmonis, puķis tās nav, vai ne? Kaut kāds jūras zvaigznes. Bērni tie arī nav uz skolu neies. Arktiskā pālija ir lašveidīgā zivs. Ēdam tieši tāpatās kā lasu vai forela, bet manā skatījumā garšīgāk. Arktiskā, tāpēc, ka augstuma pacēš labāk? Oriģināli arktiskā pālija nāk, ja nemaldos, no Alpiem. Angliski saucās Arctic char. Latviešu valodā pālija, cik es esmu mēģinājis atrast to nosaukumu skaidrojumu, ka tas nāk no krievu valodas. Jo tad, kad pālija sasniedz šo dzimumu briedumu, viņiem paliek sarkanīgi vēderi. Un krievu valodā paļiķi, degt. Un tas tulkojums aizgājis no valodniekiem uz to, ka tā ir pālija. Skaidrs, tā kā sadegusī zivs. Sarkanā zivs. Diezgan tā, jā, teiksmaini. Nu, var sakot, un tu viņus audzē tā kā citi dārzeņus vai rūdzes vai ābolus, tu viņus audzē tikpat kā dobē. Nu, varētu teikt, ka dobē, bet tikai zem jumta. Siltumnīcā varētu teikt, ka audzēs pālijas, jo šī mūsu zivju audzētās sistēma ir saucās recirkulācijas tipa sistēma, kas nozīmē to, ka zivis aug baseinos, pilnībā kontrolētā vidē zem jumta, un ūdens tiek ņemts no pazemes. Tas nozīmē, ka nav mikroplasmas, nav smago metālu, un zivs aug vidē, kur ir pilnībā kontrolēta. Tad jūs izpumpiet ūdeni ārā, iedodiet zivīm, un pēc tam jūs viņu atkal attīriet un atkal atpakaļ. Ja mēs salīdzinām ar zivis, kas ir augušas krātuļos ar recirkulācijas tipa sistēmu augušām, tad mums ir viena lieta, ko mēs darām papildus, ja mēs salīdzinām ar krātiņiem. Mēs pirms ūdeni atdodam atpakaļ dabā, mums ir noteikti viņš jātīra, viņš ir tīrs ūdens ar tādiem pašiem tīrības līmeņiem, kā no pilsētvidē saņemtie ūdeņi. Tā tāda svarīga un atbildīga pieeja pret resursiem, kas mums ir. Tātad krātiņos tas ir vienkārši zivis, kas tiek krātiņā jūrā audzēts, un pēc tam vienkārši krātiņā arī izcelts ārā. Un tas viss, ko viņas ēd un nēd, un arī visu atstāja, kā tas viss arī paliek tur patās ūdenī. Un jūs visu attīrat? Vienkāršā matemātika, pavisam noteikti mēs attīram, bet tā matemātika, lai saprastu pa mērogiem šo kakiņu daudzumu, ja zivis apēd vienā krātiņā 1000 tonnas barību, tad tur būs 1000 tonu arī sūdu. Un, ja tas ir mazos apjomos, tad dabai tas ir pieņemami, daba tiek ar to galā, fosfors, slāpeklis, mazā organika, visiem viss ir vajadzīgi. Bet, ja tas ir pārāk lielos apjomos, tas reāli ir piesārņojums. Mūsu gadījumā šis piesārņojuma faktors ir izslēgts. Cik sen jau jūs izfunktierējat, ka tieši šī zivs, tieši šeit, šajos baseinos, tieši ar to cirkulācijas sistēmu, nevis kā savādāk? Laiks ir pagājis ļoti daudz. Man liekas, ka krietni mazāk, tas bija līdzīgi kā ar laulību. Ja laba laulība, tad laiks lido ātri, bet sajūtas, ka tikko apprecējušies. Ar zivu audzēšanu ir līdzīgi man. Pirmais e-pasts, ja nemaldos, bija 2013. gadā. Un tad bija tāds ilgs gatavošanās process, partneru atrašana. Gala rezultātā mēs esam kopā ar Salmalu ģimeni izveidojuši šo kompāniju no Somijas. Un faktiski 19. gada decembrī mēs pabeidzām būvniecību. Tika piesaistīts arī Lauku atbalsta dienas finansējums produktīvu ieguldījumu akvakultūrā, kur nofinansēja šo būvniecību 50% no būvniecības izmaksām. Un, jāteic godīgi, bez šī atbalsta būtu grūti realizēt šādu projektu. Viņš būtu realizējams, bet būtu krietni sarežģītāk. Es tiešām ticu, ka šis ir jaunais veids, kā audzēt nākotnē zivis. Man ir pārliecība, ka 10, varbūt 20 gadu laikā lielākā daļa zivis tiešām tiks audzētas šādā veidā, recirkulācijas tipa sistēmās, nevis atvērtos krātiņos. Ja mēs skatāmies uz tiem datiem, kas ir par Latviju, cik daudz zivis jūs saražojat, un cik daudz nopērk, un cik daudz varbūt Eiropā gribētu pirkt, cik liels tas potenciāls mums ir Latvijā, cik mēs varam audzēt šādas? Pirmkārt, recirkulācijas tipa sistēmas kā tādas, viņas ir finansiāli ietilpīgas, tas ir jāsaprot. Un tie ir, ja mūsu projekts kopējās investīcijas ap 3 miljoniem,
priekš Latvijas mēs esam liels projekts, tad patiesībā priekš pasaules, priekš akvakultūras nozares kā tādas visā pasaulē, šis nav pat hobija izmērs. Tas jāsaprot. Tehnikas, kas ir vajadzīgas, baseini, zivju loģistika, tie finansiāli ietilpīgi pasākumi. Savukārt, ja skatāmies pret Latvijas tirgu no mūsu izmēra, kāda mēs šobrīd esam, gada laikā mēs izaudzējam 120 tonnas zivju. Tas ir aptuveni 120,000 zivis. Latvijā cik ir iedzīvotāji? 1,8. Cerams. Respektīvi, ja katrs iedzīvotājs, Latvijas iedzīvotājs vienu zivi gadā nopirktu, mums pat gandrīz 10 reizes lielākam būtu jābūt, lai varētu izpildīt šo vienu zivi. Tu jau apēdi vairāk nekā vienu zivu gadā. Tā vidē kā kurš, protams, droši vien, ka tu vairāk, vai ne? Jā. Cik tu pacēdi vispār zivis dienā? Es domāju, gadu laikā tu esi skaitījis. Labā ziņa ir tāda, ka man vēl ar vienu nav apnikusi tās zivis. Tās ir labs rādīties manā skatījumā. Un man ir milzīgs prieks par to, ka manas meitas katru nedēļu pieprasa. Vai tā ir zivju zupa, vai tā ir pasterpālija, vai vienkārši masalīta pālija. Gan jau ir kaut kāda izaicinājuma arī tavā biznesā. Nav jau tā, ka tur tikai viss iet tā kā šausmīgi gludi un vispār nebūtu nekādu risku. Jeb tā ir, varbūt. Pavisam noteikti var teikt to, ka šis nav nekāda medus maize, ka tā ir tāda viegla pastaiga pa rīta rasā, pa pļaviņu. Pavisam noteikti nē. Tie lielākie izaicinājumi, ar ko mēs esam saskārušies, ir tas, ka mēs esam izgājuši visām krīzēm cauri. Covid, energokrīze, karš Ukrainā, kas attiecīgi ir energokrīze, izējmateriālu cenu kāpums zivju barībai, darbinieku trūkums. Mēs visu to esam redzējuši. Bet svarīgākā īpašība uzņēmējiem ir, no manas skata punkta, ir jābūt spējai pielāgoties. Jo krīzes ir vajadzīgas, krīzes attīra sistēmu, krīzes sakārto prātu, atver durvis, par kurām varbūt mums nebija iedomājies, un iespējams tās durvis labākas nekā iepriekš tu biji domājis par kaut ko citu. Krīzes ir vajadzīgas, bet viņām jāspēj tikt pamērt cauri. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kad tas lielais izaicinājums, ņemot vērā to, ka iestājas Covid, mūsu projekts bija paredzēts uz eksportu. Eksports bija pilnībā ciet, mums bija jānāk Latvijas tirgu. Un tas man lielākais izaicinājums, vēl arī šobrīd, es pat teiktu, lielais izaicinājums ir tāds, kad cilvēkiem skaidrot, kas ir pālija, ka tā ir ēdama zivs tieši tāpat kā lasa vai forele, un vai tiešām tas ir Latvijā audzēts. Kā jums ar to gāja vispār? Es domāju, tādā ziņā, gan jau ka papīra kārtošana, projekta rakstīšana, viss tas pārējais kaut kādu laiku aizņēma. Grūti, viegli? Man liekas, ir divi ceļi, ko var iet. Viens ceļš ir, ka tu ņem kaut kādu konsultantu, kas kārto šos te visus papīrus. Otrs ceļš, ka tu dari to pats. Man patīk darīt pašam, jo tad es zinu, ko es esmu reāli fiziski izdarījis. Un precīzi zinu visas lietas. Es neteiktu, ka tas bija kaut kas sarežģīts. Vai tas bija ļoti vienkārši? Arī nē, bet normāls process. Lai tas būtu izsekojams, pārbaudāms, lai abām pusēm, gan lauka atbalsta dienestam, ministrijai un arī man, kā uzņēmējiem būtu izpildāms tās lietas un atsekojams. Tas, ko es redzu nākotnē, kad ļoti iespējams, ka šie noteikumi, kas mums ir esošie, kad viņi ļoti salīdzinoši ambiciozi priekš Latvijas mēroga. Mēs skatāmies Latvijas akvakultūras mērogā, bet ja mēs skatāmies tādu pasaules mērogā, tad visdrīzāk šie nosacījumi ir ļoti pieticīgi. Tāpēc tas, ka man liekas, ka varbūt ir jāskatās, kādas ir iespējas, pirms ja tie projekti ir lielāki. Mums ir plāns attīstīties, kad ir iespēja saņemt arī lielāks absolūtajos ciparos atbalstu. Tad jau pavisam drīz iespējams, ka mēs tev vēl blakus, kur ir divas ir tās Es tev varu parādīt, īstenībā. Tajā virzienā 10 hektāri ir apbūvējami. Iedomājies, cik smalki būtu, ja mēs pēc cik gadiem tas ir? Es teiktu, pēc 5 gadiem, ja mēs sēdēsim šajā vietā, vajadzētu būt, kad mēs redzam visu lielo projektu. Ir mēs paiet 6 gadi, mēs te sēžam, tāpēc, lai, ko tad tramdīt tev uz. Un tad mēs sēžam un tieši tajos krēslos tepat blakus. Skatāmies, kur atceries, mēs runājam. Jāteic godīgi, es esmu ļoti ambiciozs un neatlaidīgs čalis. Es esmu diezgan drošs, ka mēs līdz tam nonāksim. Kad esam noslēguši ciemošanos uzņēmumā Blue Circle, dosimies aprunāties ar Latvijas darba devēju konfederācijas prezidentu Andri Biti. Kāda ir iespējama attīstības vektori? Ja mēs skatāmies akvakultūru kā tādu, tad rietumu pasaulē un it sevišķi mūsu platumgrādos Atlantijas okeāna, apkārtnē, tāda šobrīd droši vien no zivsaimniecības ir gan karstākā, gan interesantākā tēma un nozare, kura pēdējās 10 gadēs ir visstraujāk attīstījusies. Pamatā, protams, tas drivers ir Norvēģija, kas līdz šim gan ar tehnoloģiju, gan ar
milzīgu apjomu pieaugumu, teiksim, pēdējos gados ir parādījis, ka var faktiski samazinoties vai nepalielinoties vismaz dabiskajiem resursiem atrisināt pieaugošo patēriņu ar akvakultūru. Un skaidrs, ka ja reģionā tas attīstās, tad Latvija kāpēc nevar būt tā vieta, kur arī šī nozare attīstītos daudz vairāk. Līdz šim, protams, viņi bija attīstījusies pamatā, teiksim, iekšējos teritorijā, vai tas būtu, teiksim, cirkulārajās sistēmās vai atklātajās ūdens tilpnēs. Līdz šim nav bijis pieredze Latvijā attīstīt to jūrā, atklātajā vai, teiksim, Rīgas līcī vai jūrā. Es saprotu, ka tagad projekti tuvojās tādi. Ņemot vērā, ka pieprasījums kopumā pēc zivju produktiem pasaulē nemitīgi aug, pieaugot arī cilvēku skaitam, labklājības līmenim, tad šī ir potenciāla nozare, kura ir visas iespējas šeit attīstīties. Kas ir tie galvenie izaicinājumi pie mums, lai tas arī notiktu? Pirmais ir zināšanas, jo tā ir specifiska ļoti nozare. Tā ir pat daudz grūtāka nozare nekā lauksaimniecībā tradicionālās, cūkkopība vai lopkopība, jo tajā sadaļā lauksaimniecībā mums ir zināšanas, mums ir prakse, iekrātas zināšanas un know-how un tam līdzīgi. Akvakultūrā nav tā. Līdz ar to mums ir biors ar savām zināšanām un savu redzējumu, bet rūpnieciskai ražošanai, masveida ražošanai mums nav šīs zināšanas. Un nevelti Norvēģijā, lai viņi iegūtu pasaules līderu statusu lašu, pieņemsim, audzēšanā, viņiem valsts institūtā, kas izstrādā tehnoloģijas, novērš slimību veidošanos, dažādu parazītu, teiksim, izplatību un tam līdz strādā 2000 cilvēku. Milzīgs zinātnieku un praktiķu, teiksim, organisms, kas izstrādā, kā, teiksim, šīs tehnoloģijas dabūt. Tas ir viens. Mums pietrūkst zināšanas līdz šim. Otrs, mums pietrūkst no mana vērtējuma, no citas nozares skatoties, teiksim, pietrūkst ambīcijas apjomīgiem projektiem. Teiksim, lielākā daļā gadījumu var būt, teiksim, izveidojot nelielu apjomu uzņēmumu, ieeja aplī, kurā, teiksim, tavas izmaksas, fiksētās izmaksas, teiksim, ir varbūt pārāk lielas, lai tu veiksmīgi varētu konkurēt ar cenu, teiksim, masveida ražošanai. Pieņemsim viens stāsts, tāpatās, jebkuram uzņēmumam ir administrācija, grāmatvedība, tehniskais nodrošinājums un tam līdzīgi, un ir starpība, vai tu gadā 700 tonnas saražo, teiksim, un šos izmaksas ir jānosedz, vai Norvēģi gadījumā, kur, pieņemsim, kāds akvakultūras uzņēmums saražo 100 000 tonnas, teiksim, un tas ir pilnīgi nav liels uzņēmums. Ja to otro šķiet, ka ir tā samērā viegli atrisināt, ne viegli, bet ir darbs, protams, menedžments, lai jebko pārdotu, tad tā zināšanas, manuprāt, ir vēl lielāks izaicinājums, jo neviens vēl to nav pie mums kārtīgi urbis, nav neviena tāda milzīga šādu apjomu. Jā, un šīs zināšanas jau rodās ļoti dārgā cenā. Arī Norvēģijā viņas radās ļoti dārgā cenā. Mēģinot, zaudējot, mirstot šiem audzēkņiem un tam līdzīgi. Līdz ar to droši vien, kad tas ir stāsts, ko šīs zināšanas var iegūt varbūt sadarbībā ar tiem pašiem ārvalstu investoriem, ārvalstu uzņēmumiem, kas ir gatavi padalīties ar viņām ienākot, teiksim, šeit daļā. Eiropas fondi droši vien ne tikai akvakultūras nozarē Latvijā, bet vispār zivsaimniecības, zivropniecības nozarē bija tas instruments, kas pirmkārt ļāva izdzīvot nozarē un transformēties no absolūti, teiksim, Krievu tirgū strādājošās nozares, pārvirzīties uz rietumu pasaulē, stabili attīstošos nozari. Un attiecīgi Eiropas fondi bija tā palīdzība, kad nozare tajā brīdī, kad viņai bija nepieciešams mainīties, ļāva, teiksim, ambiciozākiem vai vispār drosmīgiem projektiem notikt, jo nav noslēpums, ka tajā laikā, ieskaitot to pašu akvakultūru, lai kaut kur virzītos, mēs jau tā dzīvojam krīzes apstākļos, Krievijas tirgi bija aiztaisīti, viss bija slikti, un lai pavērstos un sāktu iet rietumu virzienā, pašiem naudas bija maz, un tad, teiksim, Eiropas fonda bija tā iespēja, kas tev ļāva uzņemties lielākus riskus, izveidot iekārtas, nopirkt iekārtas, izveidot ražotnes un līdzfinansēt viņas, lai varētu tiešām uzsākt kaut ko jaunu. Jo, ja nebūtu šo fondu, es teiktu tā, ka būsim realisti, Latvijā zivropniecības vairāk nebūtu. Ja? Un iespējams, ka tas pats attiecās arī uz akvakultūru, ja, teiksim, jo tiešām tā bija liela palīdzība, lai varētu attīstīties.
Kad esam aprunājušies ar Latvijas darba devēju konfederācijas prezidentu Andri Biti, dosimies apciemot uzņēmumu Spirulina Nord un noskaidrot, kā Eiropas fondi palīdzējuši attīstīt viņu uzņēmumu. Par jūsu uzņēmumu. Spirulina Nord. Visticamāk, jūs nodarbojaties ar aļģes audzēšanu, iepakošanu vai kaut ko tādu, vai ne? Kas tas ir, ar ko jūs darat? Tāpēc mēs esam Spirulina Nord, kad spirulīna ir tāds vispār zināms aļģes spirulīnas nosaukums, jo viņai ir spirāles formiņa, tāpēc viņa biologi tā nosauca. Un Nord, tāpēc, ka mēs sapratām, ka ziemeļos neviens neaudzē, un mēs sapratām, ka Ziemeļa Eiropā mēs tie visticamākais būsim vienīgie. Un tad uzreiz ir skaidrs, ar ko mēs atšķiramies. Kāpēc neaudzē ziemeļos? Kāpēc jūs esat vienīgie, kas to dara? Tāpēc, ka tā ir tropiskā aļģe, un, piemēram, portugāļi un ķīnieši tic, ka saule ir par velti, kas var būt ekonomiskāks par audzēšanu dīķī, bet savukārt apskatot viņu problēmas, ka dīķos ir putnu invāzijas, kurš grib tur pīļu izkārnījums un tādas lietas, tur visādi kukaiņi iemetās, gaisa piesārņojums un tādas lietas. Latvijā, zinot, ka saule nav pārāk uzticams darba spēks, tad mēs nolēmām, ka tomēr iesim šo te mākslīgā apgaismojuma ceļu, jo tas, kas mūs iedrošināja, ir, ka, piemēram, tomāti, mums jebkurā lielveikalā ir spāņu tomāti un ir vietējie, un mēs redzam, ka pēc vietējā ir pieprasījums. Tad spirulīnai ir tā, ka tāpat nav Spānijas vai Portugāles spirulīna, jo tur saražo tik maz, ka neeksportē līdz Latvijai. Vispār Austruma Eiropā un lielākā daļā Eiropas visa spirulīna ir pirmkārt kā pulveris un nāk no Āzijas. Un zinot, kā ķīniešiem iet ar citu produktu, teiksim, ir šis skandāls bija par piena pulveriem, kad zīdaiņi nomira, jo kaut kas bija nelāgi ar kvalitāti. Tad man liekas, ka spirulīna, kas ir audzēta dīķī, es viņai uzticos vēl mazāk, un tāpēc mēs sapratām, ka tā ir brīva niša, ka var uztaisīt kaut ko daudz labāku, lai mums šeit ziemeļos arī būtu, jo, ja tomātiem ir siltumnīcas, tad spirulīnai arī vienkārši vajag savu siltu trauku, kur augt iekštelpās. Sakot, jūs audzējat iekštelpās aļģes. Jā. Pareizi saprotu. Tas tā kā katram gandrīz mājās ir akvārijas ar zivtiņām, mēs kā inženieri nolēmām, vajag tādu lielāku, jaudīgāku akvāriju aļģēm. Un pirms cik ilgu laiku nāca šī atskārsme, ka varētu mēģināt kaut ko tādu darīt iekštelpās? Principā tā atskārsme bija tā, ka es iepriekšējos 15 gadus biju pētnieks, vairāk nodarbojos ar implantu keramiku, aizstāvēju disertāciju, sapratu, ka tas viss notiek tik lēni, ka es gribu tādu dinamiskāku nozari, un implantus te Baltijā neviens neražo, līdz ar to tuvāk industrijai. Man kolēģe, kas šobrīd ir līdzdibinātāja Kristīna, ieteica skatīties mikroaļģu virzienā, jo Green Deal, mēs zinām, tas zaļais kurs nebūtu iespējams, ja mēs balstītos uz kokiem, kur pēc 70 gadiem tad varbūt beidzot būs cērtami, ja šodien iestādīsim. Ja? Un tad tā doma bija, ka mikroaļģes aug ļoti, ļoti ātri, un man vajadzēja tikai izvēlēties, kura no viņām man patīk vislabāk. Un spirulīna ar saviem klīniskajiem pētījumiem, ar to, cik viņa bija daudzsološa, likās, wow, kāpēc viņa vēl neaudzē uz katra stūra. Mēs, protams, sapratām, kāpēc, tāpēc, ka tas pulveris viņš ir no dīķa, viņam jau ir specifiska garša, un tad viņu vēl izkarsē, un viņš ir tāds ļoti, ļoti īpatnējs. Mēs tagad, kad runājam ar tiem cilvēkiem, kas to pulveri kādreiz ir mēģinājuši, 9 no 10 saka, ka pirmā paciņa bija arī pēdējā, jo kaut kā neiet iekšā. Un atrodot informāciju, ka svaiga spirulīna patiesībā, ja viņa ir tīra, kvalitatīva, viņa nepēc kā negaršo. Un tad problēmas ir ar glabāšanu. Tas pirmais, ko mēs nošpikojām, bija saldētā spirulīna, un tad mēs sapratām, ar saldēto loģistiku ir diezgan grūti, un mūsu pirmais uzdevums bija, kā mēs varam tikt prom no saldētās. Un tā rezultātā radās šie sīrupi, kuriem ir glabājumi istabas temperatūrā, un viņu derīguma termiņš ir pat 9 mēneši, un spirulīna nav pasterizēta. Sīrups ir pasterizēts, bet spirulīna ir svaiga, līdz ar to tā ir maksimālā uzturvērtība, jo, ja mēs skatāmies, ka spirulīna ir tā kā tuvāk dārzeņiem pēc tās savas uzturvērtības, jo tur ir ļoti daudz antioksidantu, enzīmu, vitamīnu, visas tās sensitīvās vielas, kuras karsējot ātri degradējas, un tāpēc svaigs ir tas labākais veids, kā pasniegt, un rezultātā mēs esam gan unikāli ar tehnoloģiju, un unikālā tehnoloģija ļauj mums arī ražot tādus produktus, kādi no tā dīķa aļģes nebūtu iespējami. Uz kurien jūs eksportējat? Jā, mums etiķetes ir angliski, tāpēc, ka visi, kas taisa biznesa plānu, pirmais jautājums, cik liels ir tirgus, un diezgan loģiski atbild, kurš Latvijā zina spirulīnu, šeit tirgus nav, un tāpēc jāiet eksportā. Bet tajā brīdī, kad ir garšīgs produkts,
tad pēkšņi cilvēkiem gribās lietot, ja vēl ir šie pētījumi, kur mēs varam pateikt, tev palīdzēs tur pacelt enerģijas līmeni un mazināt nogurumu. Tur ir ļoti daudz antioksidantu, kuriem ir brīnišķīgas pretiekaisuma īpašības, līdz ar to gan tiem, kam ir kaut kāds artrīts vai iesnas vai kas, tad ļoti daudz, kas arī holesterīns, asinsspiediens, tas viss ir no hroniskiem iekaisumiem. Un tad, kad cilvēkiem pastāst tos ieguvumus, tad izrādās Latvijā ir tirgus. Un tā pa šiem 5 gadiem mēs, esam sapratuši, ka latvieši apēd visu. Un mēs šogad tikai esam tā nopietni sākuši aktivizēt Lietuvu, bet īsti daudz tālu. Mūsu eksports pārsvarā ir diasporai. Fantastiski. Un cik daudz jūs saražojat? Cik daudz latviešu apēd spirulīnu? Šobrīd mēs ražojam 1 tonu 2 mēnešos. Un salīdzinājumam ar kartupeļiem šeit dienas deva ir 7 grami. Šis garšo pat bērniem, arī izvēlīgiem bērniem. Un tad ļoti bieži ir tā, ka ģimenē pirmais pagaršo bērns, jo kaut kas stāv uz letes, vajag pagaršot. Un tad viņš saka, mamīt, jā, šito ņemam. Un tad mammai tāds, ok, labi. Un tad beigās arī tēvs tā, ok, pavisam dīvaini, bet ja jau māte ar bērnu pagaršoja, tad pavelkās. Un tas ir ļoti interesanti, kad reāli spirulīna, mūsu spirulīna pēc aļģiem negaršo. Ja mēs sakām, ka tas ir ar upeņu garšu, tad lielākā daļa ir pilnīgi pārsteigta, ka tiešām tā kā Omas upeņu morsiņš un nekāda īpaša piegarša nav jūtama. Kā ar Eiropas atbalstu Ietjūras projektam? Protams, tā kā šis ir zinātnē balstīts, tehnoloģijās balstīts, kā saka, hardware is hard, ja? Tātad tur, kur ir dzelži vai, kā lai saka, šīs tehnoloģijas, tas ir ārkārtīgi dārgi, tāpēc jebkāds finansējums, ko mēs varam piesaistīt, ir ārkārtīgi būtisks. Un tas īstenībā ir tas, ar ko es sāku, kāpēc mums vispār zinātne kļuva par biznesu, tāpēc, kad šie zaļie granti bija ārkārtīgi būtiski. Gan RTU Ideāla Lab, kas bija arī tāds, tu atnāc ar savu ideju un jautājums, vai tur ir bizness. Pēc tam bija Climate Kick grants, par kuru mēs pirmo uzbūvējām. EIT Climate Kick grants, par kuru mēs pirmo reaktoru uzbūvējām. Un līdz ko mums ir pirmais reaktors, fotobioreaktors vai viedais akvārijs, ja cilvēkiem gribās vienkāršākā vārdā. Un ja mums ir pirmais, kurš labi strādā, mums jau ir spirulīna. Mēs jau varam sākt pārdot un tādā veidā arī jau nosekt tekošos izdevumus. Bet mēs esam arī Buildit akceleratorā, mēs esam privāto investoru piesaistījuši. Es tomēr dabūju šo pēcdoktorantūras grantu, kurš arī, protams, bija pilnībā Eiropas nauda. Un šis te lauka atbalsta dienesta pēdējais solis, lai mēs varētu, varētu teikt, projektā bija 10-kāršot ražošanu. Kā visiem projektiem, tajā brīdī, kad bija saprojektēts, izrādījās dārgāks, tā kā mēs rezultātā 5-kāršojām un sagatavojām jau visas pieslēgus, lai mēs tagad varam pielikt atlikušo pusi ar fotobioreaktoriem.